Iedomājies, tu nošauj kādu ar savu pēdējo lodi, un viņš pat nepamirkšķina. Tāda ir sajūta, kad trāpi Rotangam Džitmuangnonam. Pasaules čempioni ar dūrēm kā āmuri, cīnītāji, kuri bija nokautējuši leģendas, trāpīja viņam savus labākos sitienus, un visi saņēma vienu un to pašu atbildi. Šodien tu redzēsi, kāpēc šis vīrietis biedē visu muay thai pasauli, un kāpēc viņš ir kļuvis par vienu no labākajiem vēsturē. Rotangs uzauga Taizemes dienvidos, viņa ģimene strādāja gumijas plantācijā. 8 gadu vecumā viņš jau cīnījās vietējos turnīros, lai nestu naudu mājās, ne slavas dēļ, bet izdzīvošanas vārdā. 14 gadu vecumā viņš viens pats devās uz Bankoku, pievienojās Jitmuangnon sporta zālei un kopš tās dienas trenējās 6 stundas dienā, bez izņēmumiem, bez sūdzībām. 100 cīņu vēlāk pasaule bija gatava iepazīt vīru, kurš nejūt sāpes. Viņa pirmais pretinieks One Champion bija Sergio Wilsons, pasaules čempions kickboksā, un cilvēks, kurš acīm redzami nebija noskatījies pietiekami daudz Rotanga video. Jau no pirmā raunda Taizemietis viņu pārvērta par savu personīgo treniņu maisu. Wilsons mēģināja atbildēt, bet katru reizi, kad viņš devās uz priekšu, sastapa to pašu. Muay Thai clash. Outside leaking and head kicker from Sergio Wilson. He will waste no time. He's going to try and catch Rodtang cold here. And there's Rodtang. A left hook and a straight right hand. Followed that Sergio Wilson knows the atmosphere of the One Championship, but he also owned in Thailand for not coming forward. A jumping knee from Wilson. A nice little uppercut then, but he got caught flying in with an uppercut to the liver. Starts going to the solar plexus. Starts going to the split. That battle between the Netherlands and Thailand continues here at One Super Series. Look, Rodtang, outside thigh kick, then a front kick to the midsection, uppercut by the Michael Estra. Left hook, right hand there from Rodtang, a high right roundhouse. 1 minute 25 remains. No feeling out process here in the opening round. They clinch up now, a chance for the knees. A beautiful cutting uppercut, especially because Wilson's got a little bit of a height advantage on him. Beautifully throws that kick to the side, attacks the body. Oh, what a dump! Here's the power from Rodtang. There's the left hand. He's Wilson's on rubber leg. He goes down. Wilsons neko nespēja izdarīt pret Rotanga dusmām. Down the cage. He thought he had it wrong. And again, there's the left hand. There's the left again. And Wilson's knees, no knockdown there. Can Sergio survive the round? Here comes Rodtang again. We're underway. And Wilson confronting. There's another front kick from the Dutchman. And here comes Rodtang. Wilson throws a rim. Beautiful push. Wilson's going to get off the cage. And Rodtang tries the elbow again. Wave the white flag, and there's another attack. As he's getting these push, comes forward again. Turning back kick for Gavang. Sergio spinning back fist. And just up an elbow from the Surinamese. And Rod up with the left hand out of southpaw stance. There's a wild hook. Have you ever seen a walk forward star like Rodtang? Confidence and belief in himself. Straight right hand, then a short right hand. Wilson now with the knees. And Rodtang kick covers up with the forearm. Rodtang catching right hand. Remaining now. Right hand from Rodtang. Another jump from the time. Pasaule tikko bija iepazinusi dzelzs vīru. Un viņa pretinieki bija gatavi atklāt, ko tas nozīmē. Nākamais sarakstā bija Tagirs Halilovs, krievs, kur tieši Putins bija nosūtījis, lai pārbaudītu, vai Rotans patiešām ir no dzelzs. Sibīrijas lācis ieradās ar visu – smagiem sitieniem, pastāvīgu spiedienu, pārliecināts, ka agri vai vēl Taizemietis salūzīs. See, this is vintage Rodtang runner upset. Body shots ahead there from Rodtang. Good cover up though, and the flyweight kickboxing world title. Catching it to 81% saying by a knockout. Yeah, I don't know if just getting past the first round. Halilovs viņam trāpīja savus labākos sitienus, un Rotangs tos uzņēma tā, it kā tās būtu tikai viegli uzsitieni pirms miega. And up the aggressor meter. Call him attack because he is continually rolling. Round coming out. Said he'd have the speed over Rodtang. Eats a right hand there. That they're in trade shots with Rodtang Jitmuangnon. Better round here in the second. He's got.
Vienā brīdī viņš pat prasīja vēl. Burtiski. Great debut for Kalilov. Krievs tam nespēja noticēt. Viņš bija atnācis, lai salauztu dzelzsvīru, bet beigās sāka domāt, vai šis cilvēks vispār ir cilvēks. Showboating from Rodtang, but keep in mind, those are punches landing. Dropping their hand the next time Rodtang does that. He can't just punch him like that. And Kalilov's about to go the distance. Final 10 seconds. Tremendous. Rodtang will take the victory this. Kalilovs atgriezās Krievijā, lai pastāstītu saviem lāčiem, ka ir sastapis kaut ko vēl biedējošāku nekā viņi. Bija pienācis patiesības brīdis. Uz spēles bija One Championship josta, un izaicinātājs bija Jonatans Hageritis, Anglis ar iesauku ģenerālis, kurš ieradās Taizemē ar ļoti skaidru plānu – iznīcināt dzelzsvīru. Un tas ir jāatzīst. Ģenerālis bija sagatavojies. Jau no pirmā raunda viņš sāk izdarīt tīrus, spēcīgus, precīzus sitienus. Tāda veida sitieni, kas jebkuru aizsūta atpakaļ uz ģērbtuvu uz nestuvēm. Show Champion aus Großbritannien. Ein hoher Check da. Ein Zweiter von der Taskin von Hagi. Und da ist der Tritt zu verpassen. Ich kann es kaum erwarten, ihm einen Frontkick zu verpassen. Von hier aus ist er... Bet Rods Tanks tos uzņēma un turpināja virzīties uz priekšu. im Fliegengewicht an, der auf dem Spiel steht, die etwa 3000 Jahre zurückreicht. Wieder Frontalangriff. Sehen. Schöner Sieg. Jetzt fielen dieser Tritte aus. Er bewegt seinen Kopf viel besser. Michael, das ist Sam Geyer. Hitze. Hagertīs tam nespēja noticēt. Viņš bija mēnešiem trenējis šos sitienus. Viņš tos bija pilnveidojis. Un šis taizēmiešu cīkstonis tos uzņēma tā, it kā tā būtu kutināšana. Tieši tur ģenerālis pieļāva savus karjeras dārgāko kļūdu. Domāt, ka Rotanks ir robeža. Jo tiklīdz Zelsvīrs pārņēma kontroli, viņš pārvērta ģenerāli par vienkāršu kareivi dažu raundu laikā. Links, aber er geht auf die Powerseite. Noch Wohltätigkeit. Muss runter. Muss zu den Seilen mit einem linken Haken und feuert die linken Tritt ein und tritt zurück. Und genau in dem Moment die rechte Körperseite des Champions zu treffen. Und haken. Und hier kommt der Iron Man. Hier ein. Er wird den Köder noch nicht schlucken. Fast. Hängt den ab. Das ist eine... Vienbalsīgs lēmums. Rotanks. Jaunais One Championship čempions. Tenshin Nasukawa bija Japāņu fenomens, kurš kickboksā bija izcīnījis visu iespējamo. 27 uzvaras. 80% ar nokautu. Just 90 seconds left on the clock. Oh, spinning kick there from Tenshin Nasukawa. Tas bija vardarbības šovs katru reizi, kad viņš kāpa ringā. Visa pasaule gribēja redzēt šo cīņu. Muay Thai karalis pret kickboksa karali. Un viņi to tiešām arī dabūja. Jau no pirmā raundā bija iznācis kā uz dzīvību un nāvi. Nasukawa ar savu ķirurģisko ātrumu. Rotanks ar savu neapturamo spiedienu. Neviens nespēr soli atpakaļ. Neviens nevēlējās spērt soli atpakaļ. Japānis viņam trāpīja ar kombinācijām, kas būtu izslēgušas jebkuru citu cīnītāju uz planētas. Rotanks tās pieņēma, pasmaidīja un atbildēja ar uzviju. Cīņa bija tik brutāla, ka viņi beidza neizšķirti. Un papildu raundā, kad abi jau darbojās uz rezervēm, neviens nepadodās līdz pēdējai sekundei.
Tiesneši piešķīra uzvaru Nasukavam. Daudz ekspertu uzskatīja, ka Rotangs bija pelnījis uzvaru tajā dienā. Taču to, ko pasaule redzēja tajā naktī, neviens nevarēja noliegt. Ka šis aizēmiešu cīnītājs bija vienkārši nesalaužams. Atgriežoties mājās, nākamais, kurš uzdrošinājās, bija Fahdi Kaleds. Un tunisietis, kurš ieradās ar vairākiem pasaules čempionu tituliem un pārliecību, kas acīm redzam nebija pārbaudīta pret kādu tādu kā Rotangu. Publika tikko bija ierīkojusies savās vietās, kad Rotangs jau sāk sagraut tunisieti no visiem leņķiem. Outside leg kick and a high kick early on from Khaled. How will the eight together some combination for leg smash? Khaled with his strikes. Can't stand in front of Rotango. Oh, there it goes! Khaleds mēģināja atbildēt, jāatzīst viņa drosme. Viņš nostājās pretī dzels vīram un atbildēja ar sitieniem visus 3 raundus. Rotang comes forward. There's the left roundhouse kick. Thought about the nature of the hands around the back of the head and a dump. Come on! Bring it! What have you got? Here comes Rotang! Again. Problēma ir tāda, ka iesist Rotangam un apturēt Rotangu ir 2 pilnīgi atšķirīgas lietas. Jo kamēr Khaleds svinēja katru trāpīto sitienu, Rotangs vienkārši turpināja virzīties uz priekšu. It kā viņa ķermenis būtu noslēdzis līgumu ar sāpēm, kurā skaidri bija rakstīts: tu šeit neienāksi. For the two-time world champ. One touch on the chin, and that's it. It would connect there on the kick. Around the circle to the right. Rotang just coming forward. You've got to do better than that, fella. On a jump there from Buddy Khaled. High kick from Khaled. Rotang hooks the arm, spins him to the head. Both punches miss. Spins back elbow. They throw a downward elbow. Just didn't have the time or the distance. There's the downward elbow. Buddy Khaled. Rounds down. Pēc 3 raundiem ar nemitīgu sišanu tiesnešiem nebija šaubu. Soktais bija kambodžietis. Viņš ieradās uz cīņu ar milzīgu pārliecību, kas bija ļoti liela kļūda. Jo Rotangs nolēma to sagraut pēc iespējas ātrāk. No pirmās sekundes dzels vīrs devās tieši pie lietas. Bez iesildīšanās, bez protokola, bez žēlastības. Kicks to the inside of them, to the outsides. Coming in at pace. It's a slap, but there's also a quickly. Sometimes you're not sure what you've in the face. He's taking more punishment for short. But around to the just potential threat there. Kicks are starting. This is exhibition stuff from the Thai athlete. Big kicks, left hand, and Kambodžietis izturēja, cik vien spēja. Tas viņam ir jāatzīst. Bet ir lietas šajā dzīvē, kam vienkārši nav pietiekamas sagatavošanās. Un viena no tām ir saņemt nokautu no Rotanga Jitmuangnona. left. He's got to send a message to his opponent. Meanwhile, right, left, that left. Knocking him down, putting his back up against the Left hook to the body, like to the body as well. The tank is rolling through Bangkok. That leg, how much more can it stand? Again, he goes left hook to the body, right to left. Still in it. He's not backing down. He's not going anywhere. Left hook to the body. The true. Nākamais sarakstā bija Jēkobs Smits, iesaukts par kauboju. Rotangs ar elkoni izraisīja griezumu Jēkoba sejā un nolēma, ka šī brūce ir pelnījusi visu viņu uzmanību nākamo 3 raundu laikā. Immediately he starts attacking those legs. Off the back leg, circles counter clock. If he gets in that punching range of Rotang, Start to see these openings present themselves as the match wears on. That's that bad company for you right there. He's going for it, but he's left. Body shot. experienced to bring inside the circle with you. Uppercut elbow, step through as well off the lead hand. Tajā pašā vietā ar to pašu elkoni. Un sišana turpinājās. In the middle of his face, he didn't have one before. Now Rotang Rotang with the again with the elbow. elbow. Showing exactly where the home is. Land, he's in that no man's land again. To not let Rotang tee off on him. Shun gets out of the way of the fast left hook. Up Even in the power of his hands and his chin. those elbows like a knife and staggers Jacob Smith. Another rattling up. Smits izturēja līdz galam. Tas viņam ir jāatzīst. Bet vispārsteidzošākais nebija sots, tas bija tas, kas notika pēc tam. Rotangs, tas pats vīrietis, kurš tikko bija pārkārtojis kaubojas seju 3 raundu laikā, nometās viņa priekšā ceļos. Rotang, look at that, on his knees. We spoke to every fighter in this tournament. We are. Lasiri bija itālis.
Mazākas divīzijas čempions, kurš nolēma pāriet uz augstāku svara kategoriju, lai cīnītos par rotanga jostu. Slikta ideja! Jau no pirmā raunda dzels vīrs viņu vajāja pa visu ringu, kā cilvēks dzenas pakaļ prusakam virtuvē. Orthodox, but he's starting in southpaw, which is rare for Rodtang. Into the body, and answering with that. Tie it up to the clinch. His techniques and just evades and moves. Lasir mēģināja izmantot savu ātrumu, lai aizbēgtu, bet rotangam ir kāda ļoti īpaša īpašība. Viņš nenogurst, viņš neapstājas, viņš neiet uz kompromisiem, un viņš nejūt sāpes. Loaded out of the way of it. It is the way that Lasiri gives Rodtang the milliseconds he needs to be able to read these. Rauns pēc raunda Itālis bēga no rotanga, un viņš jau sāk pārbaudīt aizemiešu pacietību. His elbow nice and tight to his body. Rodtang's been digging to that lever a lot with that lead hand. To walk forward and grab a hold of Lasiri. Yeah, Rodtang rocking him down. Already welcomes him back to the center of the ones. 5. raundā beidzot pienāca beigas. Rotangs viņu izsmēja. Pēc tam viņš viņu noķēra, un tur arī beidzās drosmīgā itāļu stāsts. Careful here. He's still doing well. He's still got on the back foot. He's not taking a lot of damage. You can't let Rodtang play. Rodtang's coming into this match with a same shot kick. The scouting report on Rodtang and why he's such a fan favorite. Getting knocked out, which is a big statement to make in this Muay Thai with these 4 ounce. Nākamais bija ķīniešu talants, kurš ringā ienāca jau no pirmās sekundes, izšaujot kombinācijas. Respect opponent's power. So in the center of the one circle. Heavy shot. Rodtang is constantly moving forward. He's not recklessly moving forward. He's moving forward with. He can't sit down into his punches. Bet Rotangs vienkārši klīda pa ringu, it kā tas būtu viņa privāti īpašums. Viņš ļāva ķīnietim uzbrukt. Viņš uzņēma visu, kas nāca, un atbildēja ar mieru, kāds piemīt tam, kurš precīzi zina, kā šis stāsts beigsies. Every movement that Rodtang makes is a forward. He's also got blood coming down from the right side of his exchanges. Yeah, he's definitely not winning, right? He does it in Muay Thai, typically off the catching the kick and In the southpaw, throwing that right-handed jab. Pretendents mēģināja uzbrukt no attāluma, bet dzels vīra bruņām nebija neviena vājā punkta, ko ķīnietis spētu atrast. What's the thing about Rodtang? Right-handed jab right there. was just put on a tough. Pēc 3 raundiem vienbalsīgs lēmums. Rodtang has been successful stepping in. He's put off the gas. I think he might. He's got 22 seconds. Off the clock here in the third. Mutual respect and Rodtang. Rotangs kā vienmēr. Rodtang Chitwaldo! Lai saprastu, kāpēc šī cīņa ir svarīga, ir jāzina, kas ir Demetrijus Džonsons, iesaukts par Mighty Mouse. Cīkstonis ar visvairāk secīgām titula aizstāvēšanām UFC vēsturē. Vīrietis, kurš gadiem ilgi bija dominējis savu divīziju ar tik nevainojamu tehniku, ka tā šķita netaisnīga. Un tagad viņš nāca pēc Rodtanga. Bet tur bija slasts. Cīņa nenotika pēc tīra Muay Thai noteikumiem. Tā bija eksperiments. 1. un 3. rauns pēc Muay Thai noteikumiem, 2. un 4. pēc MMA noteikumiem. Citiem vārdiem sakot, Rodtangs 2 raundus būtu jācīnās pilnīgi nezināmā teritorijā, pret labāko cīnītāju pasaulē. 1. rauns bija Rodtanga labā. Spiediens, sitieni, pilnīga dominance. Dzels vīrs parādīja Mighty Mausam, ka stāvus cīņā par to nebija nekādu šaubu. DJ's on his back, early, he could. Rodtang outside leg kick. Front kick from DJ, body shot, DJ moving, throws a high left. Elbows from Rodtang in the clinch, and knee from DJ. Rodtang, body shot. Overhand right from DJ. Muay Thai rule set, he keeps clinching. Inside thigh kick from Rodtang. Front kick to a round kick from DJ. Nice hook. Overhand elbow. Oh, beautiful right hand. Smash it. Again connection with the right hand. Bet 2. raundā viss mainījās. Džonsons pārcēla cīņu uz zemi, un tur Rodtangs bija pilnīgi apmaldījies. Bez paņēmieniem, bez atbildēm, bez iespējas izbēgt. In the second round, and it is first takedown attempt from DJ. Right arm, the Thai defending,
and for the choke, look to strangle it. A bad spot for Rotang. Mighty Mouse viņu piespieda padevībai. Is it gonna tap? No, it's a sweep. Un pats iespaidīgākais visā nebija zaudējums. Bija tas, ka Rotangs labāk izvēlējās zaudēt samaņu nekā pieskarties paklājam. Jo pat dzels vīrs nemāk padoties, pat tad, kad viņam to vajadzētu darīt. Tas bija Rotangs Džitmuangnons, zēns no gumijas plantācijas, kurš kļuva par visvairāk baidīto vīru Muay Thai. Tu vari viņu sist, tu vari mēģināt, bet viņš nekritīs.